Sakiet, kas ir visu laiku labākais traders un investors? Nu, protams, kurš ir dzirdējis par Warren Buffettu un Charlie Mungeru. Tas, man liekas, ir zināms jebkuram investoram, traderim vai kādam, kam vispār nojēga par ieguldījumiem vai finanšu tirgiem. Nu, protams, viņam ir labs ieguldījuma rezultāts, bet viņš īstenībā nav ne labākais investors vai traders. Daudz varbūt zina Džordžu Sorosu. Nevis tāpēc, ka viņš ir izmantots kā politisks instruments Latvijas politiskajā vidē dēļ savu Soros fondu un vispārējā, bet dēļ tā, ka pirms savas neīpaši veiksmīgās sociālo projektu un pusfilozofijas viņš īstenībā bija ļoti labs spekulants, un viņa Quantum fonds bija viens no ienesīgākajiem savulaika fondiem. Viņam arī bija ļoti zolīts ieguldījuma rezultāts, bet viņš arī nebija ne labākais traders, ne hedge fund managers. Cits kādas jūs varbūt zināt, nezinu, tur kādu labu sociālai traderi, ko jūs redzat kādās trading platformās vai MyForexBrook, vai varbūt, es nezinu, kādi zināmāki hedge fund manageri, ko jūs esat lasījuši kādās grāmatās kā New Market Wizards vai Market Wizards, vai varbūt tiešām kāds mērglis, ko jūs esat redzējis tikai sociālais tīklos, kur vienīgais sasniegums ir izrādīšanās un falsificēts ieguldījuma rekords. Īstenībā nē. Pats labākais traders, ko es zinu un ko es esmu redzējis, viennozīmīgi ir James Simons vai Jims Simons. Nu, kā nu mēs gribam latviskot viņu vārdu un uzvārdu. Viņš nesen devās aizsalē, tas ir 2024. gada 10. maijā, un tāpēc par piemiņu viņam es domāju, ka man jāparāda tas gods un jāuzlaik neliels atskats par to, ko viņš ir darījis. Jo, redziet, savu fondu pastāvēšanas laikā viņš ir nopelnījis vidēji 40% gadā laika posmā no 1988. līdz nemalās 2018. gadam. Tas ir 20 gadu periods, un tas ienesīgums ir pēc izmaksām, kas nozīmē, ka īstais ienesīgums varētu būt pāri 60% katru gadu, kas ir maigi izsakoties fenomenāls rādītājs, ņemot vērā to, ka lielākā daļa aktīvie fondu menedžeri, kas ir profesionāli, kas ir gudri, kas ir talantīgi un ir iztērējuši visu savu apzināto mūžu un savus resursus tam, lai kļūtu labāki investori, nav pat pārspējuši 10% biržu indeksus. Un šeit ir cilvēks, kas to ir izdarījis vidēji 5-6 reizes gadā, gadu desmitiem no vietas. Tā kā, maigi izsakoties, tas ir ievērības cienīgi, lai neteikt vairāk. Tad, kas tad ir šis cilvēks? Redziet, šis kungs jau sāk strādāt gados, viņš ir dzimis 1938. gadā. Un faktiski liela daļa savas dzīves viņš bija pavadījis nevis kā traders vai kāds biržas klerks vai kaut kas saistīts ir, nezinu, ar digitālu mārketingu, bet faktiski viņš bija pavadījis savu karjeru kā matemātiķis, jo viņš sāk, ja nemaldos, viņš pabeidz savu doktora disertāciju, mazliet pastrādāja pa matemātiķi, un pēc tam viņš strādāja NSA, jeb ASV drošības dienestā, un bija kaut kas, ko varētu nosaukt par kodu šifrētāju un codebreaker. Latviski netulkojās vārds codebreaker, bet būtībā viņam bija jānodarbojās ar visādu signālu pārķeršanu un signālu uzķeršanu, ko sūtīja PSRS, Ķīna un visādi citi sliktie cilvēki. Bet īstenībā es neko tur daudz nevaru saprast, tāpēc, ka es no tā neko nezinu. Es tikai lasīju viņu biogrāfiju, un tas bija tas, ko es atceros. Un pēc tam viņš kādu laiku strādāja kā matemātikas profesors. Un viņam bija pārāk liberāli un pārāk tādu neatkarīgi uzskatu, lai viņš varētu strādāt valsts iestādēs, un tāpēc kaut kādā brīdī viņš sāka pievērsties ieguldīšanai un finanšu tirgiem. Un īstenībā viņš jau to sāka darīt savā ziņā diezgan cienījamā vecumā, jo Renaissance tehnoloģijas viņš sāka būvēt, ka viņam jau bija pāri 30. Un viņam jau bija pie 40, ka viņš īstenībā uztaisīs savu fondu, to, ko mēs zinām tagad, to pašu Renaissance tehnoloģijas fondu. Jā, tā kā cilvēks pavadīja savu laiku kā matemātiķis, pavadīja kā zinātnieks, un tad šīs teorijas nosacītas sāk izmantot praksē. Un faktiski bija viens no cilvēkiem, kas pirmais sāk izmantot tās visas kompjūtera tehnoloģijas un zinātni, lai noķertu kaut ko mēs varētu nosaukt par tirgus neefektivitātēm, jeb respektīvi tirgus, piemēram, akciju cena vienā biržā atšķirsies no otras biržas. Kādreiz klasiskais piemērs bija tāds, ka Shell Nīderlandē un Shell Londonā maksā atsevišķi dažādas cenas, ja tās ir atsevišķi biržas, kaut kādā brīdī tā
cenu starpības aizies vienā, un ja kāds māk uz to likmes, viņš liks uz to, ka viņas samazināsies. Nu, līdzīgs visāds neefektivitātes, vai tas ir starp valūtu pāriem, vai tas ir starp naftas kontraktiem, dažādos piegādes datumos un tam līdzīgām lietām. Ja jūs saprotat, ka tā ir neefektivitāte un jūs varat atrast veidus, kā uz tā nopelnīt, kādreiz to varēja salīdzinoši vienkārši izdarīt. Un James Simons bija viens no tādiem celmnožiem, kas to sāka darīt, un sāka to darīt labāk nekā pārējie, kas bija redzams arī tajā ienesīguma rezultātā, ko es tikko stāstīju. Jo īstenībā, tur tā lieta, kāpēc es nevaru detaļās izstāstīt, ko viņš īsti dara, tāpēc, ka viņi īsti neatklāja savu ieguldīšanas stratēģiju, un nav tā, ka es te varu izstāstīt detaļās, kādi ir bijuši viņa veiksmīgākie trade, tāpat kā Warrenam Buffetam bija veiksmīgākie ieguldījumi. Šeit tas tā īsti nestrādā. Bet šeit var tikai pateikt par to ideju un to visu pieeju, kā viņš darīja. Un vēl kas ir interesanti. Cilvēki, kas pie viņa strādā, ir nevis vienkārši kādi, kas ir pabeiguši biznesa administrācijas vai tur bakalaura grādu finansēs, bet visi traderi, kas pie viņa strādā, bieži vien ir zinātnieki, kuriem nav finanšu pagātnes, jeb backgrounds, jeb iepriekšējais pieredzes finansēs. Tie bieži vien ir speciālisti algebrā, ģeometrijā, statistikā, fizikā un līdzīgās lietās. Un nevis vienkārši viņi ir doktora disertāti, bet viņiem bieži vien ir bijusi veiksmīga akadēmiskā karjera un jau ļoti labi rezultāti kā zinātniekiem. Un tikai pēc tam viņi bija tikuši ņemti strādāt pie James Simons. Un tāpēc viņa veiksmīgākais fonds, Medallion fonds, ir nosaukts tieši tādā veidā, jo tas būtībā ir nosaukums par godu medaļai, ko varēs saņemt, ja nemaldos augstākie apbalvojumā ģeometrijā vai kaut kur tam līdzīgi. Nu, respektīvi tā, ja jūs esat NASA līmeņa zinātnieks, tad varbūt jūs varēsiet tikt pie viņa strādāt. Tā ir tā latiņa būtībā, pie kā viņš ņēma savējos darbiniekus un kā viņš to visu darīja. Un būtībā tas fenomenālais ienesīgums deva viņam pareizajā laikā un pareizajā vietā izsisties. Viņš bija pietiekoši gudrs, lai piesaistītu labu kapitālu un uz tā visa augtu, neizdarīja nekādas lielas muļķības un saglabāja to savu priekšrocību, kā viņa fonds strādāja. Un līdz ar to, pēc maniem uzskatiem, tas fonds būtībā koncentrē kapitālu, kas varētu līdzināties kaut kādiem top pasaules zinātnes centriem, NASA vai līdzīgām lietām. Jo, cik es te redzu, viņiem pārvaldībā ir 130 miljardi dolāru, un viņam ir 310 darbinieki. Un visi no viņiem ir intelektuālā kapacitātē, kādā es tikko minēju. Tāpēc, ievērības cienīgs fakts, jā. Un te, ko tad citu var pateikt? Tikai to, ka šie traderi netreido tehniskās analīzes, nenodarbojas ar news trading vai nemeklē kaut kādus Fibonacci līmeņus tādā izpratnē, ko redz kāds, kas treido ar $10 bināru opciju vai MetaTrader brokerī. Bet viņi visdrīzākais ir tie, kas nodarbojas ar kaut ko tādu, ko varētu nosaukt par likumu likšanu pret tādiem brokeriem. Respektīvi, viņi nodarbojās ar market making vai kaut kādu likviditātes nodrošināšanu un visādiem tam līdzīgiem treidiem, kas būtībā piegādā, kā saka, kā es to vienkāršāk varētu pateikt, piegādā ūdeni, jeb naudas apjomu, jeb likviditāti, jeb iespēju aiztaisīt un atvērt darījumus daudziem brokeriem. Tādiem, kas pārdod savus servisus mazajiem brokeriem, ar ko tirgo mazie traderi. Tāpēc atcerieties, ja jūs treidojat ar mazajiem darījumiem pēc Fibonacci līmeņiem vai kaut kādām ziņām, jūs darījumam jāaiziet cauri vēl 2-3 līmeņiem, lai viņš īstenībā tiktu izdarīts. Un tie, kas tirgo tādā līmenī kā James Simons, šos visus algoritmus un šos visus principus, kādus es tikko stāstu, jau ir iztestējuši tūkstošiem reižu. Viņi ir iztestējuši pilnīgi visas stratēģijas, kādas jūs varat iedomāties. Vai tā ir kaut kāds support and resistance line, overbought, oversold indikātori, vai tas ir to, kā procentu likmes ietekmē tur valūtu pārus, vai kas notiek, ja ir labas vai sliktas ziņas ar kaut kādu bezdarbu un kā tas ietekmē kaut kādu valūtu pāru vai akcijas. Un visu to, ko jūs esat dzirdējuši par to, kādas ir trading pamatu un kā tirgoties, katrs no tiem zinātniekiem ir iztestējis tūkstošiem reižu, un viņu kompjuteros ir tik daudz stratēģijas un tik daudz stratēģiju rezultātu, kādas būtībā ne tu, ne es savas dzīves laikā neaptversim. Un te es īstenībā redzu interesantu vietu, kad kopš 2001. līdz 2013. gadam fonds ir sliktākajā gadā nopelnīja tikai 21%, un 2008. gadā viņš divkāršoja savu kapitālu. Tas tā, viens iestarpinājums par to, cik šis
fonds ir ienesīgs, jā. Un es te arī piebildīšu, ka kopš 1988. gada, jā, viņš ir nopelnījis vidēji 66% gadā, kā es arī teicu sākumā. Un kopā viņš ir nopelnījis saviem investoriem 100 miljardus. Tieši tā, investoru peļņa ir bijusi 100 miljardi. Un neviens fonds, kas ir bijis pasaules vēsturē, nav bijis pat tūtam, un viņš īstenībā aizslēdz naudu jauniem investoriem un pats sāk tirgoties tikai ar savu naudu jau pēdējos kaut kādus 7 gadus, jā, kopš viņš strādāja. Tas tā, ko es te mazliet iestarpināju. Bet jā, tāda ir tie secinājumi, kad, ja jūs treidojat, atcerieties to, ka netreidojat stratēģijas, kurās jūs tiešā veidā konkurējat ar šādu veidu titāniem, kuri nodarbojās ar milisekundžu treidiem, kuriem ir atstrādāts un tūkstošiem reižu atestāts visas stratēģijas, ko jūs varat iedomāties. Nebūs tā, ka jūs pārspēsiet tirgojot pēc tehniskās analīzes īstermiņā šādu tipu treiderus, jo viņi zina, ko jūs zināt, pirms jau jūs to esat uzzinājuši. Un tāpēc labākais risinājums treidingā ir, ja jūs negribat uz šādām vietām ar šādiem cilvēkiem konkurēt, kas ir neiespējami. Un jūs tāpat to nevarat izdarīt, ja jūs neatpelnīsiet brokeru izmaksas, kur tāpat jūs apjās. Treidot veidos, kurus īsti nemaz nevar treidot ilgtermiņā, lai tie treidi, kurus jūs treidojat, balstītos nevis uz to, ka jūs mākat ātrāk nospiest peles pogu vai zināt kaut ko tādu, ko cits sen zina, bet uz to, ka tirgi kustās ilgtermiņa trendos un ir lietas, kā ir tirgu paterns, kādas te būs jau vēsturiski pastāvējušas, un galvenais ir nevis domāt, kā jūs to mākat gudrāk izdarīt, bet kā minimizēt savu peļņu un maksimizēt savu ienesīgumu. Jo jebkurš tāda kalibra traders, kā pat James Simons pateiks, ka visas salas ir riska menedžmentā un spējā izspēlēt savus uzvarētājus un minimizēt savus zaudētājus. Tas īstenībā ir tradinga pamats, nevis konkurēt ar šādiem cilvēkiem. Tā kā paldies Jimam Simonsam par to, ko viņš parādīja, kas ir finanšu tirgos ir iespējams, un tad jau mēs katrs mēģināsim uzdarīt kaut ko, ko mēs paši mākam. Tā kā paldies par video, līdz vēlākam!